Es vēlos izgatavot vijoli, izmantojot jaunus materiālus un tehnoloģiju. 3D drukāšana ir materiālu pievienošana slāni pa slānim, lai izveidotu priekšmeta 3D modeli. Var izmantot dažādus materiālus – plastmasu, metālus un keramiku. Šī ierīce izmanto drukāšanu ar tinti. Tā ir vairākas tintes drukāšanas galviņas, kas izšļāts šķidru polimēru. Drukājot nekavējoties tiek veikta apstrāde ar ultravioleto gaismu, kas izdrukāto materiālu uzreiz padara cietu. Uzkausēšanas modelētāji izmanto karstus izspiestos pavadienus – polimēra stiepli. Tiešo stiepli sakausē un izšļāts. Galvenā priekšrocība ir tāda, ka dažādu produktu izveidei nav nepieciešama veidne. Var vienkārši drukāt, izmantojot datus. Var izveidot dizainu un izdrukāt to. Ja vēlaties to mainīt, jūs varat veikt izmaiņas un izdrukāt vēlreiz. Galvenais ir šis trīnieks – dizains, process un pareizais materiāls. Tos visus apvienojot, varat paveikt ko brīnišķīgu. Jūs varat iestrādāt struktūrā iekšēju šūnu veida struktūru. Jūs to nevarat ražot, nevarat izgatavot no izēja materiāla vai to izliet. Jūs to nevarat mehāniski izgatavot, tā ir struktūras iekšienē. Tam ir patiešām liela ietekme, piemēram, kosmiskās aviācijas, autosporta un medicīnas tirgū. Izmantot jaunu materiālu ir liels izaicinājums, jo es uzskatu, ka koks ļoti ietekmē vijoles skanējumu. Saglabāt skanējumu, ko cilvēki ir iemīlējuši, būs ļoti sarežģīti. Mums nav tāda paša materiālu klāsta, kāds ir pieejams jebkurā citā ražošanas procesā. Daļai tas ir tāpēc, ka šīs sistēmas pastāv tikai aptuveni 20 gadus. Ja mums būtu pieejama sistēma ar vairākiem materiāliem, varētu pievienot dažādus materiālus, lai uzlabotu izturību, stingrību un dažādas akustiskās īpašības, zinot, kā šīs akustiskās īpašības darbosies. Šī ir mūsu laboratorija ar vairākiem materiāliem. Šeit ir daudz tintes drukas tipa iekārtu, ko mēs izmantojam, lai izstrādātu jaunas tintes, jauniem materiāliem, jauniem polimēriem, kā arī vadībspējīgiem materiāliem un bioloģiskiem materiāliem. Greg, vai domājat, ka šīs iekārtas drīz būs atrodamas arī mūsu mājās? Lētākās tehnoloģijas jau ir atrodamas mājās, bet tām ir izmēra ierobežojumi. Tomēr nebūs ilgi jāgaida, līdz tās būs pieejamas lielākos formātos. Piemēram, šī iekārta maksā aptuveni 100 000 eiro, savukārt mājās izmantojamās iekārtas maksā mazāk nekā 1000 eiro. Attiecībā uz 3D drukāšanu lieliski ir tas, ka tehnoloģijas neierobežo. Vienīgais ierobežojums ir cilvēka spēja iztēloties, ko viņš var izdrukāt. Jūs varat uzkonstruēt jebko, un tagad jūs to varat arī realizēt. Jūs varat drukāt jebkur. Jums nav jāiet uz rūpnīcu, lai kaut ko ražotu. Jūs to varat ražot savā guļamistabā. Jūs varat ražot uz Mēnesi vai kosmoskuģi, kur vien vēlaties.